Cītīgākie skatītāji ir pamanījuši, ka mēs šo rudeni ļoti daudz runājam par valsts aizsardzības dienestu. Par to, kā karavīri šeit dzīvo, kā viņiem šeit iet, kādi ir dienesta veidi un galu galā, ko karavīri paši domā par dienestu. Bet šodien esmu atbraucis uz Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju, kurā izglītojas Latvijas militārā elite. Un tā nav nejaušība, ka esmu nonācis šeit, jo rezerves virsnieka programmas apgūšana ir viens no dienesta veidiem, ko jaunieši var izvēlēties un pieteikties brīvprātīgi. Labdien, komandierkungs! Labdien! Paldies, ka uzņēmāt mūs aizsardzības akadēmijā. Mums šodien ir ļoti daudz jautājumu, ko jums varētu uzdot. Jā, ļoti labi, ka atbraucāt un būšu priecīgs atbildēt uz jūsu jautājumiem un jūsu interesējušiem situācija, kas īstenībā notiek un kā jaunieši, kas sagaida vai kādas iespējas pavarās jauniešiem. Ko šajā kursā iemācīsies jaunietis? Jaunieši šajā kursā iemācīsies ļoti daudz, teiksim tā. Jo kā gala rezultāts, kā jūs arī paši pateicāt, tas ir rezerves vada komandieris, ja rezerves leitnants, un jau pats nosaukums izsaka vada komandieris, tad viņš būs tas cilvēks, ka būs spējīgs kaujas situācijā vadīt savu vadu, kas sastāv līdz 30 cilvēku personālu, un viņš būs spējīgs veikt taktiskos uzdevumus saistībā ar pretinieku. Pratīs strādāt ar pretinieku, pratīs organizēt, pratīs vadīt vienību, zinās vienības taktiku un būs spējīgs sasniegt kaujas uzdevumu izvirzītos mērķus. Kad būs pirmā uzņemšana? Pirmā uzņemšana jau notiek šodien, pareizāk pašlaik notiek pirmā uzņemšana, un cik ir tagad saprots, ir pieteikušies jau 3 jaunieši, kas izvirsīs šo mērķi kļūt par rezerves vada komandieriem iekš valsts aizsardzības dienesta. Un viņš notiks katru gadu, attiecīgi kopā ar kopēju atlases procesu, kas mums ir 2 reizes gadā, tad jaunietis varēs pretendēt vai pareizāk izteikt šo vēlmi iziet valsts aizsardzības dienestu un kļūt par rezerves vada komandieru. Vai ir kādas civilās profesijas, kuras ir ļoti pieprasītas un kuras būtu noderīgas virsniekam? Bruņotajos spēkos pašlaik ir pieprasīts ļoti plaša spektra prasmes. Jā, teiksim, arī profesijas kā tādas un tehniskās prasmes. Ir īpaši, ka tagad ieviešam jaunas ieroču sistēmas un tehnoloģijas attīstās, šīs tehniskās un eksaktās prasmes un zināšanas ir ļoti noderīgas vai vajadzīgas bruņotajos spēkos. Kā arī bruņotajos spēkos ir virsnieku speciālistu sadaļa, kas sevi ietver psihologus, infotehnoloģijas, mediķus. Tad tālāk ir attiecīgi vēl mums kapelāna dienas un psihologa dienas, kas ir jau tā kā virsnieku speciālistu kategorija. Noslēdzot šo dienestu, tiek iegūts rezerves virsnieks status. Ko tas nozīmē? Rezerves virsnieks status nozīmē to, ka jūs kā rezerves virsnieks turpinot dienestu kā rezervē, teiksim, bruņoto spēku rezervē, jūs piedalieties apmācībā vēl aktīvas rezerves sastāvā 5 gadu griezumā, un tas nozīmē, ka jūs zemesardzes vienībā strādājat ar rezerves karavīriem un arī zemesardzēm, tad vadat šo te konkrēto vadu, organizēt gan viņa apmācību, gan kaujas uzdevumu realizāciju, un arī tādējādi pilnveidoja savas prasmes, un tad kopā ar vienību jau veidojot vai pilnveidojot savas kolektīvās apmācības, kolektīvās prasmes strādājot jau bataljonu sastāvā. Vai arī papildus teorijai būs arī jāizteno prakse? Jā. Tā arī apmācības posmā, es pateiktu tā, ka teorija un prakse tiek balansēta ļoti tā uzmanīgi, tā, lai tas ietvers būtu tā, ka vairāk praktisko nodarbību, jo caur praktiskām nodarbībām tiek apstiprināts šīs teorētiskās zināšanas. Teorētisko zināšanu apguve būs vairāk virzīta uz patstāvīgo darbu, uz tālmācības mācību formām, uz tiešsaites sasaistes nodarbībām un lekcijām, ka šīs mācību formas arī tiek izmantotas. Vēl lielu sadaļu no prakses realizē vai tiek veidotas šīs vasaras lauku nometnes, kur jaunieši tad iziet jau praktiskās nodarbības un ir iespēja praktizēties jau iegūtās teorētiskās zināšanas. Un vēl, kas attiecīgi ar praksi, tad noslēguma posma beigās, kad tiek apgūts jau šī kvalifikācija un 5 gadi vēl nav iztecējuši, tad jau realizē praktisko darbību vienības sastāvā. Vai šo dienestu varēs realizēt jebkuras augstskolas studenti? Jā. To varēs realizēt jebkuras augstskolas studenti, un es vēl pateiktu tā, ka tā ir iespēja jauniešiem iegūt profesiju valsts aizsardzības dienesta ietverā kļūt par rezerves virsnieku. Nefokusēt uz konkrētu augstskolu, kura tieši tā varētu būt, no kuras studenti varētu pretendēt uz šo iespēju. Labdien! Labdien! Jums šeit ir ļoti smuka izstāde. Kas šeit ir? Šeit ir tādi lielāki sasniegumi vai lielākie apbalvojumi, kas ir akadēmijai, kaut kādas svarīgākās lietas, kas ir parasti akadēmijas ietvaros. Mūsu kausi,
MBS čempionātos. Mūsu kadeti ir ļoti aktīvi fiziskajās sacensībās, gan spartakiādēs. Krīvu padomes piedalās dažādos studentu parlamentu pasākumos. Mēs arī ļoti aktīvi piedalāmies MBS čempionātos. Rektora kauss. Katru gadu notiek rektora kausa sacensības, kur kadets pārbauda dažādās fiziskās disciplīnās. Un labākais kurs dabū arī savu šiltīti uz šī kausa. Un tad, kad kadeti varbūt atnāk apciemot kādu reizi akadēmiju atpakaļ, tad viņi var paskatīties, ka tieši viņa kurs bija tajā gadā uzvarētāji. Un šis ir tas zobens, ko paši kadeti saņem pabeidzot akadēmiju. Pabeidzot akadēmiju, kadetiem ir svinīgā ceremonija ar Latvijas valsts prezidentu, ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoru un vadību, un tad viņiem svinīgajā ceremonijā Latvijas valsts prezidents pasniedz šo zobenu. Kaut kā tā. Kas ir šeit? Īsumā tur ir nelielas reprezentācijas vai kaut kādi svarīgākie mirkļi, kas varbūt ir akadēmijas vēsturē bijuši. Šī ir, piemēram, akadēmijas uzšuve formas tērpam. Šobrīd mums viņa ir šādā krāsā, bet sākotnēji viņas arī bija šādas. Šeit ir uzpleču paraugi, tur ir krūšu zīmes, un tur ir arī šeit ir attēli pirmā izlaiduma absolventi, pats pirmais izlaidums, kas notika aizsardzības akadēmijā. Paša pirmā bilde. Un pirmais rektors arī šeit ir redzams Valdis Matīs. Un tad jau arī ir akadēmijas atklāšanas parādi, ko arī tajā bildē var redzēt. Šie palielam ir tādi svarīgākie mirkļi, kas ir bijuši akadēmijas vēsturē. Un kas arī varbūt šobrīd arī norisinās, jo goda zobens arī katru gadu tiek atjaunots. Un katru gadu labākais absolvents arī tiek ar savu šiltīti atzīmēts pie šī goda zobena.